Andris Buļķis, Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes profesors. Patiesībā visa pasaule, viss, kas notiek, ir fantastiski saistīts. Es varētu stāstīt stundām tādas, zinātniski pārbaudītas lietas, ko izcila zinātnieki ar tādas sagadīšanās, kas ir vispār neiespējams. Tātad es lielā mērā piekrītu Einšteinam, kurš saka, ka viņš nevar pieņemt, ka Dievs spēlē kauliņus. Izmet kauliņus, kas uzkrīt, tas būs. Nē, ka tur ir likums. Un ja mēs sakām, ka te kaut kāda nejaušīga gadījums, tas ir vienkārši mūsu nezināšanas pēc. Kad apakšā ir daudz lielākas likumsakarības. Un tomēr. Kaut vai viens tāds, es tikai varu ieskicēt, tas ir pārāk sarežģīti, lai to izrunātu. Bet kaut vai tas vien, ka ir tagad pierādīti zinātniski eksperimenti, ka, piemēram, no Saules kaut kāda enerģija atnāk momentā, nevis 8 minūšu laikā, ko mēs zinām, parastā gaisma. Un tā nāk ne tikai no Saules, no jebkuras zvaigznes. Un kas ir astroloģijas pamatā? Zvaigžņu izvietojums tajā mirklī, kad cilvēks piedzimst. Tātad arī viņa piedzimšanas mirklis, tas saistās ar skaitļiem, dzimšanas gadu, dienu, mēnesi, stundām un atkal. Teikt, ka tas tā ir nejaušība. Es atturos tā novērtēt. Es saku drīzāk tā, ja tas viss ir gadu tūkstošiem saglabājies un gājis caur hermetiskām, tas ir slepenām zināšanām un palicis gadu tūkstošu gaitā, kaut šādu cilvēku loka, bet atmiņā. Tam kaut kas ir. Tāpat kā, teiksim, piemēram, pentagramma, 5 stūrs un 5 zvaigzne. Iekšā ir tas, ko Pitagors sauc par dievišķo proporciju. Viens cits variants par skaitļiem. Tātad, viņam viennieks un viennieks. Tālāk nākamo veidosim 2 iepriekšējās summu divnieks. Tad sasumēsim, dabūsim trīnieku. Tālāk trīnieks un divnieki kopā 5nieki, saucamā Fibonacci rinda. Un šī Fibonacci rinda, ja mēs dalām nākamo skaitli ar iepriekšējo, viņa attiecība ar vien vairāk tuvojās zelta griezumam to, ko Pitagors sauc par dievišķo proporciju. Pisas Leonardo, pazīstams arī kā Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci, Leonardo Fibonacci vai visbiežāk saukts vienkārši Fibonacci, dzimis Pisā 1170. gadā. Viņu uzskata par vistalantīgāko matemātiķu viduslaikos, ieviesis arābu numeroloģisko sistēmu Eiropā. Visplašāk pazīstams kā Fibonacci rindas ieviesējs, pēc kuras tiek izskaitļota zelta griezuma attiecība 1,62. Tā ir universāla attiecība, vadoties pēc kuras augstākais saprāts programmēs visu, kas pastāv trīsdimensiju pasaules ietvaros. Tā novērojama ēku proporciju ritmu saskaņā kalpo kā formveides virzītājs spēks mūzikā, nosaka saules puķes ziedlapiņu leņķi, liemežvāka formu, cilvēku ķermeņu un saules sistēmas proporcijas. Ja mēs skatāmies, kā augi aug, kā truši vairojas Fibonacci viduslaikos tieši skatoties, kā dzīvnieki vairojas, viņš nonāca un augu lapiņu sakārtoja, viņš nonāca. Un atkārtoja to, ko jau Pitagors skola zināja jau kodīgi cik gadsimts jau pirms Kristus dzimšanas. Ja mēs paņēmām tāds piemērs, un mēs patiesībā nevaram pateikt, kāpēc tik dīvaini iznāk, un kāpēc šī te dievišķā proporcija ir vienīgā tāda, ka šī skaitļa kvadrāts, un tur viennieks skaita klāt, un tas ir vienīgais skaitlis, kur kvadrāts pieskaitīts viennieks sakrīt atkal to pašu skaitli. Vienmēr sakot, tur ir tik daudz tādu sakarību, ka vienkārši var nobrīnīties. Ja paņemt, es atradu vienu autora tekstu, paņemām šo skaitlu pī, kas atkal, kāda sakarība te ar cipariem vienkārši. Riņķa līnijas attiecība pret diametru. Paņemam šo proporciju un Eilera skaitli eksponenti. Un izveidām no viņas tur 2 sareizinām, izdalām ar 3. un dabījām ūdeņraža atomu kodolu ar milzīgu precizitāti. Ūdeņraža atomu svaru.
Un kāda sakarība būtu atomsvaram ar kaut kādu ģeometrisko skaitli, ar naturālo logaritmu bāzi, jeb Eilera skaitli? It kā nekāda, un šī dievišķā proporcija. Skaitļi tik dīvainās kombinācijās savijas, ka mēs varam tikai tādu šobrīd konstatējam faktus tā. Mēs ieraugām, jā, tas ir tā, bet mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Tātad valdes ar ļoti sarežģītiem iracionāliem skaitļiem valda kaut kādas harmoniskas attiecības. Es varu teikt tikai, es ar milzīgu sajūsmu ar vienu atgriežos pie senās Grieķijas autoru darbiem, jo tas ir kaut kāds fantastisks, kā es teicu, ka cilvēks savai loģiskai domāšanai, racionālai pasaules uztverei blakus kā pilnvērtīgi nolika arī emocionālo un tikumisku attieksmi pret pasauli un centās to savienot. Pitagors no Samosas dzīvojis 5. gadsimtā pirms Kristus, jauniešu matemātiķis, filozofs, zinātnieks, ārsts, politiķis, izgudrotājs, priesteris. Visplašāk pazīstams pēc Pitagora teorēmas. Nodibinājis vēlākiem ordeņiem līdzīgu savienību reliģiski ētiskai dzīves reformēšanai tā saukto pitagoriešu skolu. Pitagors tiešām arī matemātikā viņš skaitās, tā ir izcilība, jā, veiklīgi ģeometrija, ko skolā māca, tā ģeometrija. Tā jau būtībā saka, ka praktiski jau tur Pitagors viss tās lietas ir izdarījis. Tāda izcilība. Bet viņš jau bija pazīstams ne jau kā matemātiķis, bet kā domātājs, slepenas skolas, ne tādā nozīmē, jā, tomēr varētu teikt slepenas skolas dibinātājs. Un piemēram, tie stāsti, kā varēja nokļūt viņa skolā, ko tas nozīmē, tas pats par sevi ir interesanti. Ka, ja kāds gribēja kļūt par Pitagoru skolnieku, viņam 3 gadus bija tāds pārdomu laiks. Pēc tam 5 gadi klusēšanas laiks. Un šajā laikā viņš drīkstēja skolotāju klausīties tikai sēžoties aiz, ka viņš neredzēja Pitagoru. Un tikai tad, ja aptuveni līdz 10 gadiem pagāja, tad viņš nokļuva tajā ezotērē, tas vārds ar nākot no Pitagoras skolas, viņš nokļuva šajā šaurākajā lokā, tiem uzticamiem skolniekiem, kuriem ezotērika tika mācīta. Un vārds matemātika toreiz ir nozīmējis to, ko mācās Pitagoras skolnieki. Tās lietas, ko mācās Pitagoras skolnieki, pats par sevi interesants noformulējums, nevis tā, kā mēs šodien stāvamies priekšā, ne paša zināšanas, bet tātad cilvēka personības augšana kopā ar izglītošanos un rakstura veidošanos. Jo daļa atkrita tais 3 gados, daļa atkrita to 5 gadu klusēšanas, 5 gadu klusēšana. Es domāju, ka to ir viegli izturēt. Un Pitagors ļoti pārbaudīja, teiksim, viņus pēc vēroja raksturu un tam līdzīgi. Vai viņš spēs tos noslēpumus saglabāt, jo nebija domāts tā, ka tās lietas var stāstīt viņi savā zvērstā, ko viņi deva pirms kļuva īsti skolnieki. Tur viņš, tas cilvēks, kas nokļuva jau tajā uzticamo cilvēku lokā, viņš apsolījās nesautīgi bez naudas pelnīšanas mācīt citiem skolniekiem, tiem, kurus skolotājs norādīs, bet nekādā gadījumā nestāstīt, kā teikt, lajiem. Īstenībā jau nav līdz galam skaidrs, tā kā tā ir tomēr vairāk mazāk slepena skola, tad, piemēram, man tur uz galda un tām grāmatām, Jāmaliha grāmata par Pitagoru dzīvi. Viņas rakstīti vairāk kādu 5000 gadu pēc Pitagora nāves. Un līdz ar to nav 100% garants, bet tur ir iekšā arī par to, kāds ir zvērsts. Un zvērstā ir
arī tas, ka viņi zvēr pie skaitļiem, tātad pirmie 4 skaitļi, 1, 2, 3, 4, viņi kopā izveido tā 3000 un summā viņi dod 10. Jau to pirmo ideālu, ar ko noveidzās pilnība. Un tas ir viens pie noslēpumiem, pie kā zvēr, tā kā tas jau pats par sevi parāda, ka attieksme pret skaitļiem Pitagora mācībā ir ļoti nopietna. Un ko es no savas puses varu teikt, nekādā gadījumā es nevaru teikt, ka es kaut ko tā dziļāk zinu par numeroloģiju. Bet es varu pateikt vienu, ka tad, kad šodienas modernā zinātne ar visu savu milzīgo aparatūru un dārgiem eksperimentiem un tam līdzīgi, kas senāk nekad nebija, tur cilvēks paļāvās praktiski uz savu prātu, kad viņi nonāk līdz tiem fundamentālākiem jautājumiem, tad beigās mēs atklājām, ka apstiprināt tās patiesības, ko tā skatā Pitagors, Platons, ko viņi pateikuši. Tagad operators filmē mūs. Kamerā visa informācija tiek pierakstīta skaitļu formā. Pat reducēt līdz 0,1. Ir signāls, nav signāls. Visi tie pikseļi, kā tur viss tās tehniskās lietas sauc, tas nav svarīgi, bet beigās, tā ir. Jebkuras sarežģītās lietas, televīzijas, viss, ko mēs taisām digitālās, viņas jau viss beigās balstās uz skaitliskiem algoritmiem, kuru pamatā ir skaitļi un ģeometriskās figūras. Tas jau ir patiesībā tas, kā mēs lielā mērā pasauli uztveram. Ja man ir nepieciešams kaut kādas ētiskās lietas saprast, es neko labāk neatrodu, kā atgriezties pie tiem seniem laikiem. Lasīt tos cilvēkus, tās izcilības, tie vārdi, kur atnāk līdz šodienai. Un jūs jautājumā par skaitļiem. Rodžers Penrose, tas ir ar Hawkingu rietumos 2 izcilākie fiziķi teorētiķi. Un kad viņš būvēs savu, kā viņš stādās esošo realitāti, fizisko pasauli, mentālo pasauli, tad viņš runā, ka ir doma pasauli, kura apmēram tā kā Platona abstraktās idejas, viņa satura visas matemātiskās patiesības. Absolūtās matemātiskās patiesības, kas ir absolūtas. Tātad neatkarīgi no politiskām situācijām, neatkarīgi no ētikas. Tas ir kaut kas absolūts nemainīgs. Tātad tas ir kaut kāds fundaments, uz ko tu vari balstīties. Un tātad te mēs nonākam pie tā, ka skaitļi, tas ir tāds fundaments, uz kuru patiesībā ne tik vien var balstīties, bet šodien praktiski arī viss balstās. Ja mēs izturētos pret skaitļiem vai mēģinātu viņus noliekt, tad mums nekas pāri nepaliek. Sabrūk visu mūsu civilizāciju. Un otrs, ko es gribēju pateikt, es esmu vēl vienu lietu, īpaši pēdējos 10 gados iemācījies, ka ir ļoti pats, kā šodien moderni saka, stulbi, noliegt to, ko tu nezini. Es neatļaujos ne par vienu lietu, kas no seniem laikiem atnākusi, tā skaitā numeroloģija, ka tā ir glupība. Glups ir tas cilvēks, kurš momentā pasaka, ka tu nekas nevar būt. Es vienkārši zinu, ka tu nevar būt. Tā ir tāda ļoti nezinoša cilvēka iedomā. Tie cilvēki bija pārāk gudri, lai varētu teikt, ka viņi tur nodarbojas tādēļ, ka viņi bija neizglītoti. Viņi daudzētās, viņi ir daudz pārāk par mums.